Sveiki, dārgie klausītāji! Tātad mēs esam dzīvojām. Laipni aicināti visi uzņēmēji uz praktisko semināru, kas veltīts ir atjaunošanas noturības mehānisma atbalstam, kas ir domāts uzņēmuma energoefektivitātes uzlabošanai. Semināru rīko Ekonomikas ministrija un Altuma. Finansējumu priekš kapitāla atlaides piešķir atjaunošanas noturības mehānismu šie Eiropas Savienības fondi. Te pašā laikā finansējumu projektu realizācijai sniedz Latvijas Komercbankas un sadarbībā ar Altumu. Šodien mums ir praktiskais seminārs. Man pievienosies tur 2 kolēģi. Mans vārds ir Kristiāns Pudens, esmu marketinga un komunikācijas vadītājs. Savukārt 2 kolēģi mums pievienosies būs Līga Melēna, kas ir energoefektivitātes vadītāja, un Arnis Dzalps, galvenais energoefektivitātes eksperts. Šodien mēs pavisam īsumā un vienkārši pastāstīsim, kas ir Altuma energoefektivitātes programma, kam tā pieejama, kā darbojas šī kapitāla atlaide, kā uzņēmumi var uzlabot savu energoefektivitāti un saņemt finansējumu. Arī pieķersimies pāris arī praktiskiem soļiem, un prezentācijas arī pa lielam ir balstīts uz to pieredzi no iepriekšējām sesijām, no iepriekšējiem uzsaukumiem. Šī jau ir 3. kārta, kas pieejama uzņēmumiem. Un ļoti daudz jautājumu, kas parādījās, tad arī tiks atklāt šajās prezentācijās. Te pašā laikā šis ir publiskais seminārs, nozīmē, ka jums ir iespēja augšējā labajā stūrītī atrast tādu pogu, kas saucās Questions and Answers, to aktivizēt un droši iesūtīt savus jautājumus. Tad pēc šo ekspertu prezentācijām tad varēsim iziet ar šiem jautājumiem un rast atbildes. Atgādinu, ka informācija tiks ierakstīta un pēc tam arī publiskota Altuma un Ekonomikas ministrijas kanālos un būs arī pieejams noskatīšanai vēlā gadījumā, ja jums kaut kāda informācijas gabaliņa pietrūkst vai gribat saņemt kaut kādu atkārtot informāciju. Nu ko, ķeramies klāt. Es labprāt piesaku Līgu Melēnu. Jā, viss ir palaists dzīvē, tā kā droši Līga pārņem stafeti. Paldies, Kristiāni! Labrīt visiem! Priecājos jūs šeit vai nu pirmo reizi vai atkārtot redzēt praktiskajā seminārā par programmu atbalstu uzņēmumu energoefektivitātei. Aizdevums ir kapitāla atlaide. Iespējams, daļai no auditorijas šīs tēmas nebūs vairs jaunas, un mēs ļoti priecājamies par to, ka uzņēmumi novērtē programmu un piesakās atkārtot vairākās kārtās. Tāda iespēja ir, bet arī šo prezentāciju esam veidojuši tā, lai jebkuram uzņēmējam vai interesantam, kurš tikko ir uzzinājis par programmu, pēc webināra būtu skaidrs, kas drīkst pieteikties, kādi ir nosacījumi un kur meklēt papildus info. Tātad šeit sāksim vēlreiz no sākuma. Uzreiz, tātad kā par jautājumiem runājot, kā Kristiāns minēja, mums ir jautājumu un atbilžu sadaļa čatā, bet arī gribu atgādināt, ka ir publiski pieejams gan mūsu mājaslapā, gan visos komunikācijas materiālos e-pasts un telefona numurs Altuma uzņēmuma energoefektivitātes daļai. E-pasts ļoti vienkārši UED, tātad uzņēmuma energoefektivitātes daļa @altuma.lv, uz kuru aicinam sūtīt jautājumus, it sevišķi, ja tie ir tādi, kas jau skar varbūt kādas nianses konkrētā uzņēmuma situācijā, priecāsimies atbildēt, paskaidrot un sadarboties. Tad ejam uz priekšu ar prezentāciju. Pirmais, ko vēlos uzsvērt, kāpēc vispār šī programma, kāpēc šādas investīcijas tiek atbalstītas. Un viennozīmīgi programmas mērķis ir veicināt Latvijā ilgtspējīgu un videi draudzīgu uzņēmēju darbību, samazinot negatīvo ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām. Un tas mērķis, kas mums kopīgi ar jums ir jāsasniedz šīs programmas ietvaros, ir, ka pavisam gadā Latvijas uzņēmumi ietaupa vairāk nekā 11,000 tonu CO2 ekvivalentu, siltumnīca efekta gāzu ekvivalentu. Liels apjoms, mērķis ambiciozs, bet pilnīgi noteikti sasniedzams. Tad ejot jau uz priekšu, par to, kur mēs šobrīd esam jau programmas 3. kārtā. Šī kārta ir atvērta no 25. augusta un būs atvērta līdz 25. oktobrim. Kā jau ierasts, mēs programmu atveram pusdienlaikā un slēdzam pusdienlaikā. Tad nenokavējiet, tas ir dienas vidus, šie 11:59.
Un atbalsta kārtā pieejamais finansējums arī jūs redzat uz ekrāna. Kopā ir 25 miljoni, nedaudz vairāk, kas sadalās pa 3 atbalsta jomām - 8,5 miljoni energoefektivitātei, 15 miljoni atjaunojumiem energoresursiem un 1,5 miljonus nedaudz vairāk bezemisiju transporta līdzekļiem. Viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem, ko esam saņēmuši kopš atvērām 3. kārtu, vai būs vēl? Jā, tātad šobrīd, lai programmas pieejamību nodrošinātu pastāvīgi, 3. kārta ir atvērta, bet ekonomikas ministrijā kolēģi gatavo programmas noteikumu grozījumus, un pēc šo noteikumu grozījumu apstiprināšanas paredzam, ka būs vēl vismaz viena kārta, varbūt vairākas. Finansējums būs, ir kaut kādi pārpalikumi no iepriekšējām kārtām, tā kā viennozīmīgi, ja nepaspēsiet 3. kārtā, būs vēl vismaz viena kārta. Šeit arī redzat programmu regulējošos MK noteikumus, tā numurs 594. Tiem tālāk, tātad kāds atbalsts ir pieejams un kā to saņemt? Atbalsts ir pieejams kombinētā finanšu instrumenta veidā. Atbalsts tiek sniegts kā sākotnējā aizdevums, bet aizdevums ar kapitāla atlaidi. Aizdevuma termiņš var būt līdz pat 15 gadiem, aizdevuma apmērs līdz pat 5 miljoniem eiro un kapitāla atlaide attiecīgi līdz 30% no projektu kopējām izmaksām, neieskaitot PVN. Bet ierobežojums vienai saistīto personu grupai programmas ietvaros ir 1,5 miljonus eiro. Tātad, ja esat lielākas uzņēmuma grupas sastāvdaļa, zinat, ka jau kāds cits grupas uzņēmums ir piedalījies kādā no iepriekšējām kārtām, tad svarīgi ir ievērot arī šo kopējo limitu, ja, kad kopā grupa vairāk kā 1,5 miljonu pieprasīt nevarēs. Un tas princips kapitāla atlaidē, kāds ir tas finanšu instrumenta princips, tātad kapitāla atlaidi rezervējam jau, var teikt, pašā sākumā, atlases posmā, pēc tam piešķiram aizdevumu, bet kapitāla atlaidi piemērojam beigās, tas ir pēc projekta pabeigšanas un projekta mērķu sasniegšanas. Par to sīkāk stāstīšu arī tālāk prezentācijā. Kas var pieteikties atbalstam? Atbalstam var pieteikties visi lieluma komersanti. Protams, ir šīs gribētu teikt, higienas prasības, ka nevar būt nodokļu parādu, nevar būt grūtībās nonākuši komersantu pazīmju, vai nav uz šiem komersantiem attiecinām citi izslēgšanas gadījumi, kas ir noteikti programmu regulējošos ministru kabineta noteikumos. Kā arī jāievēro programmā noteiktie darbību ierobežojumi, un šeit uzreiz pieminot tas, ko visbiežāk nepamana, ka ir ierobežojums attiecībā uz ēkām. Atbalsts tiek sniegts pamatā nedzīvojamām ēkām, tad dzīvojamās ēkas nevar pieteikt programmai, un programmai nevar pieteikt tirdzniecības ēkas, gan vairum, gan mazumtirdzniecības ēkas. Kā arī ir ļoti plašs programmā atļauto nozaru lokus, tomēr ir atsevišķas nozars, kuras ir izslēgtas no dalības šajā programmā. Tās šeit redzat uz ekrāna. Tā ir lauksaimniecība un zivsaimniecība, tabaka, transports un uzglabāšana. Arī šeit specifiski var redzēt NACE kodus, ir atsevišķi izņēmumi. Vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un automobīļu motociklu remonts, kā arī azartspēles un derības. Mazā piebildīta slaida apakšā elektroauto nosacījumi atšķiras, par tiem būs atsevišķs slaids. Tad jau sīkāk par pasākumiem. Kā jau redzējāt pie finansējuma sadalījuma, tātad finansējums ir 3 tādos virzienos - energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi un elektroauto. Tad pie energoefektivitātes pats būtiskākais, ar ko vienmēr aicinām sākt, atcerēties 30%
30%, un šoreiz nevis kapitāla atlaide, bet primārās enerģijas ietaupījums, tas ir tas, kas ir jāsasniedz jebkura energoefektivitātes pasākuma vai pasākuma kopuma rezultātā šīs programmas ietvaros. Un kādus pasākumus var veikt? Tie ir pirmkārt pasākumi ēkās, nedzīvojamās ēkas, noliktavas, ražošanas teritorijas, kas ietver būvdarbus norobežojušās konstrukcijās, ko mēs pazīstam kā siltināšanu, tautas valodā saucot, darbus inženieru sistēmās, darbus siltumtīklos un augstumapgādes sistēmās, energoefektīvu apgaismojumu uzstādīšanu un arī tādu varbūt mazāk zināmu lietu, bet arī ar vien populārāku sekundāro energoresursu atgūšanu no ražošanas tehnoloģiskiem procesiem. Teiksim, siltumu, kas rodas no notekūdeņiem, ir iespējams savākt un izmantot atkārtot, vai no kādiem vārīšanas procesiem un tā tālāk. Iespējas ir ļoti plašas. Un otra energoefektivitātes lielā joma ir ražošanas iekārtas un ražošanas procesi, blakus procesu iekārtas, tātad iekārtu aizvietošana ar energoefektīvākām, būtiski energoefektīvākām, arī nodrošinot vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu. Par to, kā uzzināt, kāds ir šis jūsu paredzamais ietaupījums, arī stāstīsim tālāk prezentācijā. Otra atbalsta joma, jeb virziens atjaunojamie energoresursi. Šī ir līdz šim absolūti populārākā programmas daļa un zināmākā. Tas ir tā saucamais atbalsts saules paneļiem, bet ne tikai, jo atbalstām ir dažādi atjaunojamo energoresursu pasākumi. Tās var būt elektroenerģiju ražojošās iekārtas gan no saules, gan arī no vēja. Tie var būt dažādi siltumapgādes risinājumi, kas ir siltumsūkņi, tātad bezemisiju risinājumi un cietās biomasas tehnoloģijas, tātad tautas valodā šķelda, granules, biogāzes tehnoloģijas un arī citas, iespējams šeit nenosauktas atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas, ir atbalstāmas programmā. Būtiskais nosacījums pie atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām arī šķiet jau ļoti daudz stāstīts un diskutēts. Tehnoloģijas uzņēmumiem jāuzstāda pašu patēriņam. Tātad 80% ir tas noteikumos noteiktais minimālais rādītājs, cik no saražotās enerģijas ir jāpatērē pašiem. Bet, kā es parasti saku, faktiski jāuzstāda tik, cik uzņēmumam nepieciešams, ja šie 80% dod tādu drošo rezervi, ka drīkst saražot nedaudz vairāk. Ejam uz priekšu, tad nedaudz atšķirīgā atbalsta joma ir atbalsts elektroauto, jeb bezemisiju transporta līdzekļiem. Šeit uzreiz varbūt rādīšu slaidu. Tie ir vieglie vai vieglie kravas elektroauto, M1 vai N1 kategorija. Tie ir tikai jauni auto un atbalsts pieejams nekā pārējos divos virzienos kā aizdevums, bet kā garantija ar kapitāla atlaidi finanšu līzingam. Jo, kā zināms, automobīļus tradicionāli finansējam līzingā. Kapitāla atlaide šiem te auto tieši tāpat ir līdz 30% no attiecināmām izmaksām, bet ir limiti uz vienu auto. Tātad vieglajam M1 kategorijas auto tie ir 5000 eiro, vieglajam kravas tie ir līdz 10 000 eiro, tad līdz abos gadījumos. Un, protams, kopumā šis te atbalsts nevar pārsniegt pieejamo de minimis limita apmēru saistīto personu grupai, jo šis atbalsts ir tikai de minimis atbalsts. Par atbalsta veidiem arī tālāk prezentācijā vēl sīkāk. Bet, kas būtiski pie elektroauto, jāatceras, ka saņēmēja loks šeit ir apstrādes rūpniecības uzņēmumi,
kuri atbilst programmā noteiktajiem eksporta kritērijiem. Tad eksportē vismaz 51% no saražotā vai arī vismaz 1 miljonu eiro pēdējā noslēgtā finanšu gadā var uzrādīt eksporta apjomu. Un minētais elektroauto ir tiešām paredzēts kā darba zirgs, kurš noteikti aizstās kādu līdz šim lietošanā esošu iekšteces auto, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi un ietaupot izmešus. Attiecīgi programmas prasība ir, ka gadā šim auto jānoripo, un tie ir pirmie 12 mēneši, tam jānoripo vismaz 20,000 kilometru. Un specifiska piebilde pie N1 ar auto nedrīkst veikt kravu komerc pārvadājumus. Tātad, varbūt savalkot paralēls, ja enerģija bija pašpatēriņam jāražo, tad arī šeit auto jāizmanto pašu vajadzībām, nevis pakalpojumu sniegšanai. Iesim tālāk, un tālāk tad mēs nonākam pie atbalsta saņemšanas procesa. Kā redzat, procesu esam apkopojuši 5 lielos soļos, un katrs no šiem soļiem ietver secīgas darbības, par kurām tad tūdaļ arī stāstīšu. Un pirmais solis ir sagatavošanās. Pieļauju, ka daudzi no tiem, kas mūs šodien klausās, ir jau kaut kur šī soļa sākumā, un noteikti esat jau iepazinušies ar Altuma mājaslapu, jo esat pieteikušies šim webināram, tad visa informācija par programmu vienmēr ir atrodama Altuma mājaslapā. Tur arī būtiskais dokuments, katras atlases kārtas nolikums. Šobrīd esam 3. kārtā, ir publicēts 3. kārtas nolikums. Iepazīstieties ar informāciju mājaslapā un tālāk jau sāciet plānot, kādi darbi jums jāveic, lai pieteiktos. Pamatnosacījums, pamatprasība - energoaudits. Energoauditu var veikt certificēti energoauditori, un tas jāveic visos gadījumos, ja plānojat energoefektivitātes paaugstināšanu, kā arī atsevišķos gadījumos, ja plānojat atjaunojamo energoresursu uzstādīšanu, izņemot, ja tā ir tikai elektroenerģijas ražošana, tad nav nepieciešams energoauditoru iesaiste. Un, protams, pie elektroauto arī energoauditors nebūs nepieciešams. Un veicat projekta plānošanu, saņemat nepieciešamās atļaujas, piemēram, sadales tīklu vai augstsprieguma tīklu atļaujas elektroenerģijas ražošanai, būvatļaujas, cita veida atļaujas, sakārtojat tehnisko dokumentāciju, veicat pakalpojumu sniedzēju atlasi un atsevišķos gadījumos, protams, ja jūs esat publiskā iepirkuma likuma subjekts, tad jums ir jāveic iepirkums likumā noteiktā kārtībā. Citā gadījumā tā būs vienkārši tirgus izpēte. Un tad jau, kad saprotat, kādas ir jūsu projekta izmaksas, varat veikt aprēķinus, cik tad projekts jums izmaksās un kāda būs iespējamā kapitāla atlaide. Un ļoti būtiski, jāsasniedz programmā noteiktie minimālie sasniedzamie rādītāji. Ar tiem var iepazīties tieši tāpat mūsu mājaslapā un nolikumā. Vairākos dokumentos esam iestrādājuši automātisku aprēķinu, kurš rēķina, kāds ir jūsu projekta CO2 ietaupījums, attiecīgi cik punkti vai kvalificējaties. Par šo noteikti iesakām pārliecināties, vai projekts atbilst programmas nosacījumiem. Ejam tālāk. Otrais posms, tātad esat sagatavojušies un piesakaties atlasei. Atlases kārta šobrīd ir atvērta, 3. atlases kārta, bet, ja šo skatāties vēlāk, tad attiecīgi meklējiet informāciju mājaslapā par aktuālo kārtu vai plānoto. Šī atlases kārta būs atvērta līdz 25. oktobra pusdienlaikam, un pieteikšanās, un šis ļoti būtiski, notiek elektroniski sistēmā mans.altuma.lv. Visus dokumentus iesniedz uzņēmuma parakstiesīgā persona, apliecina ar savu parakstu, var elektroniski parakstīt dokumentus, bet noteikti pārliecinieties, ka dokumentus iesniedz parakstiesīga persona.
un nepieņemsim tos ne papīra formā, ne skanētus, bet tieši šajā sistēmā sniegtus. Pēc atlases kārtas pieteikšanās beigām mēs Altuma pusē veiksim pieteikumu vērtēšanu, vērtēsim tos atbilstoši ministra kabineta noteikumos noteiktajiem kritērijiem. Tātad pirmkārt, vai ir pieteikta atbilstoša darbība, nozara vai komersants ir atbilstošs, ja jau minētās ēkas, nozares, projekta gatavība. Ar šiem kritērijiem gatavībai arī varat iepazīties mūsu publicētajos dokumentos un pirmkārt nolikumā, kur ir uzskaitīts dokumentu kopums, kāds ir obligāti iesniedzams augsts vai vidējas gatavības projektiem. Tātad, ja projektā ir iesniegti visi prasītie dokumenti augstai gatavībai, tas saņems vairāk punktu, ja mazāk vidējai gatavībai, tad mazāk punktu, ja dokumenti nebūs, tad 0 punkti nozīmē, ka projekts netiks atlasē apstiprināts. Un būtiskākais kritērijs projekta efektivitāte, tātad primārās enerģijas ietaupījums, tas ir energoefektivitātes projekta gadījumā, vai siltumnīca efekta gāzu emisiju samazinājums atjaunojamo energoresursu gadījumā uz 1000 eiro pieprasītās kapitāla atlaides. Pieteikumus mēs rindosim pēc punktu summas, un rezultātus paziņosim 1 mēneša laikā pēc atlases noslēguma. Tātad, vai jūsu projektam ir rezervēta kapitāla atlaide un vai varat startēt tālāk programmā. Ko būtiski uzsvērt? Atlase ir tikai pirmais posms. Pēc atlases jūsu pienākums, lai turpinātu dalību programmai, ir pieteikties aizdevumam, un aizdevums tiek izvērtēts kā jebkurš aizdevuma pieteikums, respektīvi atlases pieteikums negarantē aizdevumu piešķiršanu. Ejam tālāk pie pieteikuma aizdevumam un stākšu uzreiz ar atrunu, ka aizdevumus izvērtējam ne tikai pēc atlases kritērijiem, bet pēc projekta dzīvotspējas, aizņēmēja reputācijas, nodrošinājuma pietiekamības un pārējiem kritērijiem. Un kas tad ir jādara, ja piesakaties energoefektivitātes vai atjaunojamo energoresursu atbalstam? Tad tas pamatprincips ir tāds, ka projektu jūs finansējat kopā bankā un Altuma. Altuma finansējums pamatā būs šis kapitāla atlaides apmērā. Savukārt bankai jūs varat pieprasīt aizdevumu gan projekta attiecināmām, gan neattiecināmām izmaksām, ievērojot to, ka vienmēr 5% no attiecināmām izmaksām būs jānodrošina kā pašu līdzdalība. Protams, var būt situācijas, kurās tiks prasīta lielāka līdzdalība, bet minimāli ir šie 5%. Tātad tas būtu tāds visbiežāk izplatītais gadījums banka plus Altuma paralēlā aizdevuma struktūrā. Tas nozīmē, ka jūs vispirms dodaties uz banku pieteikties, un tad jau ar bankas atbildi piesakaties Altuma paralēlajam aizdevumam. Bet ir atsevišķas situācijas, kurās jūs varat uzreiz pieteikties tikai Altuma aizdevumam. Un pirmkārt, tas ir mazajiem projektiem. Šīs programmas ietvaros par tādiem uzskatām projektus, kuru pieprasītā kapitāla atlaide nepārsniedz 50 000 eiro. Tad jūs drīkstat vērsties uzreiz pēc Altuma aizdevuma, un tā apmērs var būt līdz 95% no attiecināmajām izmaksām. Vai arī lielākiem projektiem var saņemt Altuma aizdevumu, ja Komercbanka kaut kādu iemeslu dēļ atsaka finansējumu. Bet, protams, jārēķinās, ka arī Altuma kā finansētājs izvērtēs, vai un cik lielu aizdevumu ir gatavs piešķirt šī projekta realizācijai. Un ir diezgan bieži gadījumi, kad uzņēmumi izvēlas arī kombinēt savu iekšējo finansējumu, piemēram, mātes uzņēmuma aizdevumu vai pašu kapitālu ar Altuma aizdevumu kapitāla atlaides apmērā. Tāda situācija programmā ir pieļaujama. Un neliela atkāpe par elektroauto.
elektroauto, tātad finansējam līzingā, tātad pēc atlases rezultātu saņemšanas dodaties ar šo paziņojumu pie savas līzinga kompānijas. Noteikti neaizmirstiet norādīt, ka jums ir pieejams atbalsts un līzings jāpiešķir tad ar jau šo garantiju un kapitāla atlaidi. Ejam tālāk par aizdevumu izvērtēšanu. Jā, šķiet šo jau izstāstīju. Tātad, ja kapitāla atlaide pārsniedz 50 000 eiro, piesakieties aizdevumam Komercbankā, arī, protams, informējot to par dalību programmā un par to, ka kapitāla atlaide ir rezervēta. Pēc tam, kad banka izvērtējusi projektu un to apstiprinājusi, piesakieties Altuma paralēlajam aizdevumam. Ja banka gadījumā atsaka, piesakieties Altuma tiešajam aizdevumam. Šis viss jāpaveic 4 mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas par to, ka projekts atlasē ir kvalificējies tālākai dalībai. Un, ja projekts ir mazāks, jeb kapitāla atlaide mazāka par 50 000 eiro, tad var pieteikties uzreiz Altuma tiešajam aizdevumam līdz 95% no attiecināmām izmaksām, un atkal 4 mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas aicinām to darīt, vēl jau vairāk aicinām nekavēties ar pieteikumu iesniegšanu arī šajā uz pēdējo brīdi, jo esam jau saskārušies, ka diemžēl, bet termiņi tiek nokavēti. Ejam uz priekšu. Aizdevumu esat saņēmuši, jāīsteno projekts. Tad projektu īstenojot kā jebkuru investīciju projektu ar finansētāja līdzdalību, tas ir parasti veicat vispirms pašu līdzekļu ieguldījumu, un pēc tam izlietojot aizdevumu līdzekļus bankas Altuma pēc jau vienošanās, kas ir noteikta aizdevuma līgumā un kārtībā, kāda ir noteikta aizdevuma līgumā, lai apmaksātu projekta izdevumus un realizētu projektu, piemēram, uzstādītu saules elektrostāciju. Realizēt projektu un sasniedzat, un šis ir ļoti būtiski, rezultātus ne zemākus, kā atlasē bijāt pieteikuši. Tātad rezultāts ir izteikts enerģijas ietaupījumā vai emisiju samazinājumā. Faktiski tas nozīmē, ka jums ir jāuzstāda tādas iekārtas un ar tādu ražību, kā esat pieteikuši. Samazinājums nav pieļaujams, ja arī neliels samazinājums diskvalificēs jūs no kapitāla atlaides saņemšanas. Tāpēc vienmēr iesakām rezultātus pieteikt piesardzīgi, lai būtu arī iespēja tos sasniegt. Un pēc projekta pabeigšanas tas nozīmē, ka esat saņēmuši visas nepieciešamās atļaujas, kas jums atļauj darbināt iekārtas, nodevuši eksploatācijā būvis, ja tādas ir, saņēmuši energoauditoru atzinumu, ja tāda nepieciešama pēc projekta, jūs sniedzat Altuma pārskatu par projekta rezultātiem. Noteiktais termiņš ir 6 vai 14 mēneši. Pamatā tie ir 6, bet būs atsevišķas situācijas, kad tie ir 14 mēneši. Tās ir situācijas, kad pirms projekta realizācijas nebija zināms patēriņš, teiksim, elektroenerģijai, vai arī jūs uzstādat iekārtas rēķinoties, ka būtiski pieaugs uzņēmuma patēriņš, un attiecīgi turpmākos 12 mēnešus pēc projekta realizācijas uzkrāsiet datus par to, ka izpildat pašpatēriņa kritēriju. Jā, projekta īstenošana, es teiktu, noslēdzas ar fāzi, kad jūs iesniedzat Altuma pārskatu par projekta rezultātiem. Tālāk tad atkal darbiņš mums, kapitāla atlaides piemērošana. Tātad Altuma projekta rezultāts izvērtēs jūsu iesniegtos dokumentus, pārliecināsies, ka projekta rezultāti ir sasniegti, energoefektivitātes gadījumā primārā enerģija un atjaunojamo energoresursu gadījumā emisiju samazinājums, pieņems lēmumu par to, vai kapitāla atlaidi var piemērot, un arī faktiski to piemēros, kas nozīmē dzēsīs aizdevumu pamatsummu šajā kapitāla atlaides apmērā. Ja
esat finansējies bankā un Altum ar paralēlo aizdevumu, tad dzēsīsim paralēlo aizdevumu. Ja tikai Altuma aizdevums, ja tad iespējams tā būs daļēja dzēšana, ja būsiet aizņēmušies vairāk nekā kapitāla atlaide. Vēl pavisam īsi pieminot, ir būtiski principi, kas ir jāievēro projekta īstenošanā, un tie ir nenodarīt būtisku kaitējumu princips, kas nozīmē prasības, ko jūs apliecinat piesakoties aizdevumam attiecībā uz, troksni, putekļiem, citām lietām, kas jāievēro būvdarba laikā. Un par šo ir arī jāvienojas ar jūsu piegādātāju vai būvnieku, un attiecīgi tas jāiekļauj šajā te līgumā ar pakalpojumu sniedzēju. Veidlapā nenodarīt būtisku kaitējumu ir atrodama arī mūsu mājaslapā programmā sadaļā aizdevums. Kā arī šie te 3K2F principi, jeb krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu un dubultā finansējuma novēršanas principi, kas paredz, ka korekti ir jāveic iepirkums, ja tas ir attiecināms jūsu gadījumā. Nedrīkst iegādāties preces vai pakalpojumus no saistītām personām. Ir atsevišķi izņēmumi, bet tāds drošais likums neiegādāties. Jāinformē Altum par plānotu atbalstu apvienošanu, kā arī ļoti būtiski projektu dokumentāciju precīzu, pilnīgu, neko neizmainot un tā tālāk. Tātad šeit redzat mūsu kontakttelefonu, mūsu e-pasta adresi, kur labprāt darba laikā atbildam uz visiem ar atlases saistītiem jautājumiem. Tāpat arī Altuma mājaslapa, sadaļa energoefektivitātes aizdevums ar kapitāla atlaidi. Visu informāciju varat atrast tur. Kristian, kā mums vai ir jautājumi? Tā, Līga, ir pāris jautājumi ienākuši šeit. Tad pirmais ir, vai var pieteikt iepriekš neapstiprinātu projektu? Jā, ja es pareizi saprotu jautājumu, tad doma ir tāda, ka vienreiz atlasē ir saņemts noraidījums un pieteikumu vēlas iesniegt atkārtoti. Šo darīt var. Tikai ir jāievēro ierobežojumi projektu uzsākšanai, par ko es sīkāk stāstīšu vēl otrā savā prezentācijā pēc kolēģa, tad aicinu klausīties par to, kādi ir ierobežojumi attiecībā uz projektu sākumu, de minimis un vegar gadījumā. Tad ir precizējošs jautājums, jo prezentācijā tika atbildēts, bet te pašā laikā vairāki prasa, vai vienmēr nepieciešams bankas vai Altuma aizdevums, lai saņemtu kapitāla atlaidi? Jā, Altuma aizdevums ir nepieciešams vienmēr. Faktiski tas ir kombinēts finanšu instruments. Kapitāla atlaide bez aizdevuma nav iespējama. Bankas aizdevums ir prezentācijā bija konkrētie šie gadījumi, kurās situācijās tas ir nepieciešams, bet Altuma aizdevums būs vajadzīgs vienmēr. Jautājums, vai var reģistrēties mans Altuma LV un izveidot kontu, pirms ir gatavi nepieciešamie dokumenti iesniegšanai? Ne tikai var, bet arī vajag. Ļoti labs jautājums. Paldies! Šo uzsveram. Mans Altuma reģistrējieties laicīgi, reģistrējieties jau šodien, aizpildiet klienta anketu kā jauns klients, un pieteikumu var pildīt vairāk kārt, saglabājot jau ievadīto informāciju, labojot, pievienojot dokumentus. Dariet to saulaicīgi, nedariet to pēdējā dienā, jūs tiešām varat nepaspēt. Jā, tad ir jautājums, vai kādi ierobežojumi attiecībā uz pašvaldību kapitāla sabiedrībām? Nav ierobežojumi attiecībā uz pašvaldību kapitāla sabiedrībām kā tādām. Atgriežamies atpakaļ programmā, ir diezgan šis šaurais ierobežoto nozaru loks, ko minēju sākumā, kas ir tikai jāatcerās, ka, protams, ja uzstāda atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas, tad šajā programmā tās ir pašpatēriņam, ražošanas procesu nodrošināšanai, nevis, centralizētai siltumapgādei.
Ir vēl viens jautājums par par pašvaldību kapitāla sabiedrībām, proti vai pašvaldību kapitāla sabiedrības, vai tās tiek uzskatīts par grupas uzņēmumiem vienas pašvaldības ietvaros? Jā, tur gribētos saprast, kā tieši tas jautājums ir domāts. Es piedāvāju, ka šo jautājumu uzdevējs uzdod mums uz e-pasta adresi oeda@taltum, un tad izrunāsim konkrēto situāciju. Tad ir jautājums, vai ar šo risinājumu var refinansēt iepriekš izsniegtos aizdevumus bankā? Atkal paldies, ļoti labs jautājums. Atbilde viennozīmīgi refinansēt nevar. Aizdevums ir jaunām investīcijām. Okay, es skatos, ir pāris jautājumu politikas veidotājiem, tā kā mēs pārstāvam finansētāju pusi, tad šoreiz mēs neatbildam publiski uz šiem jautājumiem, bet līdz pasties iespēja robežās, ja tev ir kontakti vai saites, ko pārsūtīt šiem interesantiem, tad privately nosūtīt caur questions and answers sadaļu, ja mums būs tāda informācija. Okay? Labi, tad Līga, paldies. Mēs pie tevis vēl atgriezīsimies pēc nākamā prezentētāja, un tad es labprāt piesaku Arni Dzalbu. Arni. Jā, sveicināti. Pieņemu, ka ar daudziem no jums jau esam sazinājušies, sazvanījušies e-pastos, telefona numurā, un vēlreiz atgādinu, ka noteikti nekautrējieties, zvanat. Es vai kolēģi, kāds vienmēr atbildam šo tālruni vai e-pastu, un kopīgi noteikti atradīsim veidu, kā jūs varat iesniegt dokumentus, lai atbilst programmas nosacījumiem. Mana prezentācija kā reiz arī ir balstīta vairāk, nevis kā pamācība, kā darīt, bet varbūt tāds atskats pēc iepriekšējām 2 kārtām, kāda ir mūsu pieredze, kur ir varbūt bijuši tādi šķēršļi, nesaprašanas problēmu zonas. Iziesim cauri tām. Cerams, ka tas palīdzēs arī jums gatavojot pieteikumus 3. atlases kārtai un gaidāmajai 4. atlases kārtai. Pirmā sadaļa - tehniskā dokumentācija. Tātad tā ir nevis varbūt finanšu parametri, bet tieši dokumenti, kas pierāda šo CO2 vai megavatstundu ietaupījumu. Mums projekti dalās nosacīti 2 lielās grupās, kas ir atjaunojami energoresursi un energoefektivitāte. Elektroauto ir pavisam cits pasauli, to šajā prezentācijā neapskatīšu. Un savukārt atjaunojami energoresursi, tā tad ir šis vienkāršais gadījums saules vai vēja elektrostacijas pašpatēriņam, tikai bez nekādiem siltumsūkņiem vai esošiem elementiem, kas jau strādā, un citi atjaunojami energoresursi, biomasa, siltumsūkņi un tam līdzīgi. Un otra sadaļa lielā ir energoefektivitāte, tātad iekārtu nomaiņa vai uzlabojumi ēku infrastruktūrā. Un tas, ko es noteikti gribētu aicināt, to, ko Līga arī minēja savā prezentācijā, vērat vaļā mansaltum.lv, piesakaties, sākat pildīt pieteikuma formu, jo esam pastrādājuši tā, lai viņu pildot, jums jau automātiski izmet, kuri dokumenti, kurā vietā tiek prasīti, pareizi aizpildi, piemēram, ir nepieciešama būtļauja, tur jau izlūdz par atbilstošie jautājumi. Ja jūs izvēlaties pareizo sadaļu, kādā jūs plānojat pieteikties, vai energoefektivitātē, vai atjaunojamos energoresursos, svarīgi to nevar miksēt, ja jums ir paredzēta, piemēram, gan saules paneļi, gan ēkas siltināšana, tad tie būs 2 pieteikumi. Tad attiecīgie dokumenti arī jums tiks piedāvāti jau šīs mūsu formas sagatavotās, lai jūs varat viņas izmantot, aizpildīt, pievienot. Lūk, un no tādas pieredzes e-paraksti, tas ir ļoti, ļoti sāpīgs punkts, teikšu godīgi, jo ir mums skaidri un gaiši uzrakstīts, ka ir dokumenti, kas arī mūsu šajā pieteikuma sistēmā norādīts pievienot elektroniski parakstītu, kas nozīmē drošu elektronisko parakstu, nevis skenēts PDFs. Un ir vairāk projekti, kas tiek noraidīti, jo tiek pievienot vienkārši Excel šis fails, piemēram, projekta energoresursu ietaupījuma aprēķins. Ir šie nosacījumi, viņi nav daudz, bet tos lūgums ievērot, tātad e-paraksti. Vēl viena lieta, kas ir redzama, ka ir virkne dokumentu, kas jāiesniedz katram no projektu veidiem, ir šie obligātie, tātad zemās gatavības projektiem, un tad, ja grib vairāk punktus, papildus dokumenti.
kā es savā prezentācijās norādīju, ar svītriņām ir obligātie un punktiem šie te papildus. Tas, kas nav noslēpums, finansējums ir pieticis visiem projektiem, kas atbilst minimālajām prasībām. Tātad punktu daudzumam līdz šim nav bijusi nozīme. Un mans tāds ieteikums ir censties iet programma minimums, bet būt drošam, ka viss ir izpildīts, ir īpaši sasniedzamu rādītāju ziņā, jo ir šis kārdinājums saņemt lielāku punktu daudzumu, bet, ja mēs pārbaudām matemātiku vai neatkarīgi veicam simulācijas tiem pašiem saules paneļiem, ir kaut kādi rādītāji, ko klients nespēja pamatot, kā viņš sasniegs, kas pirms pašiem radīs liels galvas sāpes, lai sasniegtu nepieciešamās megavatstundas vai CO2 tonu ietaupījumus. Tādēļ, rezumē šo slaidu, tad sākat pildīt pieteikumu man saltam jau laicīgi, sistēma pat jums izmetīs, kas kurā brīdī ir jāpievieno, sekojot līdzi visām norādēm, kas ir jāparaksta elektroniski. Tātad šie energoauditori aprēķini, viņiem visiem ir jābūt elektroniski parakstītiem, un to ir jāparaksta energoauditoriem. Un projekta energoresursu ietaupījuma aprēķins, saucamais spēja fails, kurš ir šāds rezumējums par projektu sasniedzamiem rādītājiem, arī ir jāparaksta elektroniski. Jā, tātad, kā jau minēju, tās biežāk pieļautās kļūdas ir tas, ka klients secina jau pēc pieteikuma iesniegšanas izvērtēšanas, ka viņš nespēs sasniegt vai no šo saules parku vai ar iekārtu vai ēku tās CO2 tonnas, ko viņš ir apņēmies vai megavatstundas, un mēs nedrīkstam viņu samazināt. Jūs esat apstiprināts tur, piemēram, ar 1000 tonnām, tad 1000 tonnas jums arī ir jāsasniedz, vai 1 vai 100, tam skatām nav nozīme. Tādēļ mēs tāds iekšējais checklists noteikti ir jāveic korekti pieņēmumi, vai ir ticamas iekārtu jaudas, vai iekārtu darba laika ir pamatoti. Ja viss uzņēmums strādā 8 stundas dienā, tad pēkšņi jums parādās iekārta, kas strādās 24 stundas dienā. Mēs esam ļoti daudz šos projektus redzējuši, un viņš izlec ārā, izgaismojas uzreiz šādi te, neteiksim tā, neizskaidrojumi parametri. Jā, tad saprotam darba režīmi, un jāsaka, ka pievērst uzmanību mērvienībām. Paaiciniet kādu auditoru, varbūt liekas pašam, ka viss ir skaidrs, bet megavatstundas un megavati, kilovatstundas un kilovati joprojām mēdz jukt, un tas varbūt liekas, ka tur jau skaidrs, kas ir kurā gadījumā, bet ja man ir 3 vietās, ir vienā ir kaut kāda kilovatstundu parametri, otrā ir megavati, tiek saražoti vai uzstādīti, bieži vien nav iespējams pat saprast, tiešām nevis tā formāli pieejot, bet pēc būtības, ko tad klients ir domājis, kur ir īstie rādītāji vai parametri iekārtē, ko viņi plāno uzstādīt. Pirms spiest pogu iesniegt, lūdzu vēlreiz apskatiet mērvienības visos failos, un tā tiešām ir bijusi problēma, un daudz projektu tādēļ ir noraidīti. Kas ir būtiski? Mēs šeit Altumā veicam aprēķinu pārbaudi. Tas ir, mēs pēc normatīviem pārēķinam parametrus tur, kur redzam, ka kaut kas varbūt nav kārtībā vai neizskatās labi. Tā ka aicinam, neuztraukties par punktu daudzumu. Līdz šim tas nav bijis kritērijs, pēc kā kāds ir neticis pie finansējuma. Pārbaudiet, lai viss atbilst minimālajiem nosacījumiem. Jo jūs kā uzņēmumi esat atbildīgi par izvirzīto rādītāju sasniegšanu. Tā ir jūsu atbildība. Tad pieminētais projekta energoresursu ietaupījuma aprēķina fails pats jau rēķina, cik jūs iegūstat punktus, izejot no tā, cik liels ir finansējums nepieciešams konkrētajām CO2 tonnām vai šīm te 1000 eiro gadā kapitāla atlaide vai megavatstundām. Iepriekšējā kārtā, ja nekļūdos, bija 3 projekti, kuriem jau sistēma sarēķināja, ka punktu skaits ir 0. Tā ka pievēršiet tam uzmanību. Lai nav tā, ka jūs ieguldat lielu darbu un enerģiju, bet projekts nemaz neizpilda. Kas biežākais iemesls ir tas, ka viņš ir pārāk dārgs pret to, kas ir sasniedzams. Vienkārši paskatieties, lai tas Excels jau nepasaka, ka šis projekts netiks apstiprināts. Tad, šī iekārtu salīdzināšana ir arī ļoti sīkāk izstāstījis to formālo aspektu, kādēļ tas ir nepieciešams. Bet tas, ko mēs saskaramies no tādas tehniskās puses, kā tad iekārtas uzskatīt par līdzvērtīgām.
vai salīdzināmām. Šeit ir tāds ļoti vienkāršota schēma norādīta, ka jums ir esošā iekārta, tātad šis pirmais kvadrātiņš, un izvēlētajai iekārtai, tā, ko jūs izvēlaties pirkt, viņai nav obligāti jābūt lētākai. Jūs kā uzņēmums pats izvēlaties, kuru no piegādātāju produktiem izvēlēties, bet viņai ir jābūt energoefektīvākai vismaz par 30%. Un šim tirgus salīdzinājumam ir jāatbilst tātad, lai mēs varam salīdzināt iekārtas. Īpaši industrijās, es teiktu, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo viņas ir ļoti specifiskas, katrai darba galda dimensijas atšķirās, caurlaidība, jauda, kaut kādi specifiskie darba biezumi, tur metāla apstrādē kā piemērs. Bet tas, ko mēs darām, mēs mēģinam atrast tos būtiskākos parametrus, kas ir, piemēram, jaudas vai izlaide minūtē vai citi, kas ir ļoti specifiski katrā gadījumā. Es šobrīd nevarēšu nosaukt konkrētus. Jums ir jāvar pierādīt, ka iekārtas, kuras jūs salīdzinat, īpaši Vega references iekārtai, ka viņas ir salīdzināmas, ka tas nav pilnīgi bumbieru un āboli, bet ka tie tomēr ir dažādi āboli. Jā, un kā minēju, tad automs neizvirs prasības piegādātāja izvēles kritērijiem, iepirkumi ir jūsu pašu ziņā. Tad tāda vēl viena ļoti bieža un plaša jautājuma daļa, kolēģiem jau runāja, ka vismaz 3 reizes dienā šis ir jāstāsta, tādēļ jau palicis tāds nedaudz automātisks stāstījums ir saules paneļu pašpatēriņam. Ko tad nozīmē šie 80% pašpatēriņam? Tas nav tāds inženieru skatījums ar x stundas aprēķina datiem. Runa ir par tādu nosacīti normatīvo uzskaiti gada griezumā. Sistēmai, ko jūs uzstādīsiet, gada griezumā jāsaražo tik, lai vismaz 80% no šī apjoma jūs gada griezumā arī patērējat. Šajā piemērā, ko jūs norādījis, tātad, ja jūs patērējat 100 MWh gadā, tad jūs drīkstat uzstādīt ne lielāku par 125 MWh ražību gadā sistēmu. Un kas ir ļoti, ļoti būtiski, nav runa par uzņēmuma kopējo patēriņu, bet katra pieslēguma patēriņu, jo mēs šo pārbaudam pieslēguma līmenī. Biznesa parkiem varbūt arī 4 un 5 pieslēgumu uz teritoriju, tad šie saules paneļu parku izvietojumi ir jāsaprot, kā viņi sadalās uz katru no šiem pieslēgumiem. Un katrā pieslēgumā atsevišķi ir jāizpilda šis parametrs 80% gada griezumā pašpatēriņam. Ja ir šaubas vai bažas par to, vai varēs izpildīt vai nē, nekautrēties, atkal zvanat, prasat, skaidrosim, sapratīsim kopīgi, pirms jūs iesniedzat pieteikumu vai izpildās šis parametrs. Vēl viena bieža kļūda ir atkal saules parki, pašpatēriņam, saules elektrostacijas. Šīs simulācijas, nosaukt viņām dažādi sistēma izdrukas aprēķini, bet teorētiski var iesniegt arī paša veiktus aprēķinus. Neesmu gan redzējis, ka kāds no viņiem būtu korekts. Parasti ražotājiem, jūsu piegādātājiem jau ir gatavas sistēmas, kur ievada geogrāfisko punktu un tiek iegūta izdruka. Tas, ko mēs lūdzam jums kā potenciālajiem pasūtītājiem, šī prezentācija ieraksts būs vēlāk pieejams, ir uzskaitīti šie 10 punkti. Nekautrējieties, parādiet šos 10 punktus savam piegādātājiem, lai tas būtu simulācijā iekļauts. Tādēļ, ka mēs esam bieži redzējuši, piemēram, sistēmas, kur tiek rēķināts tikai tīri pašu saules paneļa saražotās saražotais elektroenerģijas apjoms, bet nav ņemts vērā, ka, piemēram, ir tīkla eksporta ierobežojumi, ir kaut kādi inventori ierobežojumi, ir kaut kādi geogrāfiski ierobežojumi, ka izrādās, ka viņi nemaz tajā vietā tieši tur nevar uzlikt. Un tad dienas beigās, kad mēs neatkarīgi no malas pārbaudam, prasot klientam norādīt konkrētu vietu, kādu sistēmu viņš uzstādīs, un ņemot vērā visus parametrus, izrādās, ka sistēma nevar vairs saražot tik daudz, cik ir piegādātājs sasolījis. Tādēļ ļoti rūpīgi uzstājiet, lai jūs piegādātājs jums sniedz
pilnu, precīzu aprēķinu. Un atkal atkārtošu, punktu daudzumam nav tik liela nozīme, kā tas, ka jūs varēsiet izpildīt šo te parametru. Tādēļ noteikti, esat uzmanīgi, nepārspīlējiet saules paneļu ražību. Tas jums radīs tikai liekas galvas sāpes dienas izskaņā. Tad varbūt tādi atsevišķi punkti, ar ko mēs esam saskārušies, ko vienkārši pildot pieteikumu ņemt vērā. Šī pieminētā jau projekta energoresursu ietaupījuma aprēķina dati nesakrīt ar simulācijām vai energo audita datiem. Vienkārši skaitļi neiet kopā. To noteikti pasakojot līdzi, lai visos dokumentos, visi ietaupījumi CO2 tonnas, megavatstundas ir pareizas un sakrīt. Tādēļ jau pieminēju par šo te uzņēmumu teritoriju ar vairākiem pieslēgumiem un pašpatēriņu, kas nav rēķināts uz pieslēgumiem. Joprojām ir noraidīti atsevišķi projekti, kas ir neatbilstoši tādēļ, ka paredzēts projektu realizēt ēkās, kas pēc kadastra publiskās informācijas ir vai vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības ēkas vai dzīvojamās mājas. Tad tāds atsevišķs aspekts, saucamais oversizings, viņš ir pieļaujams, bet, piemēram, ja invertors grib uzlikt ievērojami jaudīgākus nekā pieļaujamā, piemēram, eksporta jauda, vai atļautā jauda, tad mums rodās jautājumi. To visu ir iespējams pamatot un paskaidrot, bet aicinam nemēģināt varbūt optimizēt kaut kādas nākotnes plānotos izdevumus. Liels izaicinājums, kā jau minēju, šī iekārtu salīdzināšana, bet ja tā ir tikai ar bez automātikas līmeņa atšķirība, tad var būt problēmas pierādīt šo te atbilstību programmas ietveram. Liela problēma ir nesakritība pieteikuma, tāmju un piedāvājuma apjomos. Parasti ir vairākas kārtas, kad klients mēģina saprast, cik lielu saules parku uzstādīt, un tad piedāvājumā tur ir, piemēram, 60 kW, pieteikumā ir 80, un skaitļi neiet kopā. Tā, ka paskatieties, lai tas tāme vai piedāvājums ir saskaņā ar to, ko jūs arī norādat šajā te PEIS failā. Kā jau Līga minēja, banāls, bet tomēr arī vairāki projekti tiek iesniegti 1, 5 vai 10 minūtes pēc pieteikuma termiņa beigām, neatstājot uz pēdējo dienu. Saprotam, ka tas darbs ir liels un, teiksim tā, bez nosodījuma skaidrs, ka ir zināms darbs jāiegulda, bet tad, kad pēdējā dienā 2 minūtes pirms piedāvājuma termiņa beigām zvanu prasa, vai nevar pagarināt, vai kā izveidot man saltuma profilu, tur jau vairs neko. Un pēdējais ir nekorekti energoauditi. Tas tāds varbūt man pašam nepatīkamākais slaids, bet es vēlreiz atgādinu, ka mēs rezultātus atkārtoti vērtēsim paši savā pusē. Mums ir gan pašu, gan piesaistīti speciālisti, kas veic pārbaudi. Jau 2 kārtas aiz muguras un 3. priekšā, un Altaps jau vairākus gadus finansē energoefektivitātes projektus. Ir parametri, kas, ja kaut kas izlec, tad tas izlec, un mums reiz, protams, ir pastiprināta interese par šiem projektiem. Tādēļ, diemžēl, man jāsaka, ka mēs esam saskārušies ar dokumentu viltojumiem. Pat līdz tik banālam līmenim, kā PDF redakcijas, kur ir sagrozīti skaitļi, apzināta datu manipulācijas. Un arī neatbilstība aprēķina metodēm, kas ir šie 2 normatīvi, MK numur 487 un 222. Un tādēļ, es aicinu ievērot šos normatīvus, nenodarboties ar pašdarbību, un tad jau noteikti viss būs kārtībā. Un vēlreiz atgādinu par UEDAT Altuma LV un mūsu tālruņa numuru. Ja ir kaut kādi jautājumi, tad noteikti zvaniet, rakstiet. Tā ir mūsu ikdiena atbildēt uz šiem jautājumiem, precizēt. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai jūsu pieteikums atbilst. Tādēļ priecāsimies, ja varēsim palīdzēt un nodrošināt to pieteikumu atbilstību mūsu programmas nosacījumiem. Tā, paldies par jūsu uzmanību, un vai ir kādi jautājumi? Sveiks, Arni. Tā, paldies. Ir pāris jautājumi. Pirmais. Ja šobrīd patēriņš ir mazāks, bet tas tiks palielināts, kā tiks rēķināts pašpatēriņš? Mūsu pieteikuma formai ir variants A un variants B. Šim te projekta energoresursu ietaupījuma aprēķinam. Un variants B ir tieši šādai situācijai radīts.
kur jūs norādat plānoto patēriņu, pret to ir jāizpildās uzstādāmai iekārtai, un kapitāla atlaide tiks piemērota pēc tam, kad jūs varēsiet uzmērīt un uzrādīt šo te plānoto nākotnes lielāko patēriņu. Ja tiek plānots siltināt ēkas ārsienas, tad kādas primārās enerģijas jāpanāk 30% ietaupījums? Proti, vai jāsamazina siltuma zudums sienās par 30%, vai jāsamazina visas ēkas apkurs patēriņš par 30%, vai ir jāietaupa 30% no energosertifikātā norādītās enerģijas? Tur ir apkura, karstais ūdens, ventilācija, apgaismojums, dzēsēšana. Labs un ļoti tehnisks jautājums. Īsā atbilde. Kopējiem parametriem ir jāsamazinās par 30%. Tātad kopējā primārā enerģija. Tas, ko es apņemos izdarīt, mums ir biežāk uzdoto jautājumu sadaļa. Izvērst atbildi šo jautājumu es pievienošu šeit sadaļai. Proti mājaslapā, ja? Jā, bet īsā atbilde ir kopējais, nevis atsevišķam elementam. Vai vienā projektā var iekļaut energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu uzstādīšanu, vai tomēr katrs tiek vērtēts pēc saviem kritērijiem? Katrs tiek vērtēts pēc saviem kritērijiem, tādēļ šie būs 2 pieteikumi. Arni, tu esi atbildējis uz visiem jautājumiem. Liels paldies, un es atkal tad saucu Līgu uz skatuves. Super, paldies! Paldies tiem, kas mūs turpina klausīties un ir nonākuši līdz šodienas pēdējai tēmai, kas ir projekta izmaksas un kapitāla atlaide no projekta izmaksām. Ejam ātri uz priekšu, tad kas šajā programmā ir projekta kopējās izmaksas? Ar projekta kopējām izmaksām programmā tiek saprastas projekta attiecināmās un projekta neattiecināmās izmaksas kopā. Projekta attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai sasniegtu projekta mērķus. Tas ir augstāka energoefektivitātes līmeni vai enerģijas ražošana no atjaunojumiem resursiem un veido projekta ietvaros radīto pamatlīdzekļu vērtību. Un projekta neattiecināmās izmaksas ir pievienotās vērtības nodoklis un izmaksas, kas nav papildu ieguldījuma izmaksas, bet tomēr ir nepieciešams šo te pamatlīdzekļu izveidošanai. Šis ir specifiski saucamais Vēgar gadījums, ko izstāstīšu sīkāk. Ejot tālāk, programmā ministra kabineta noteikumos ir atrunāts, ka ir arī tādas saucamās citas izmaksas, respektīvi izmaksas, kuras iespējams jums radīsies, taču tās nevar iekļaut projekta kopējās izmaksās. Šeit, protams, ir tikai piemēri, bet tipiskākie, ko noteikti gribu pieminēt, sagatavošanās darbi, energosertifikācija, energoaudits, projektēšana nav iekļaujami projekta kopējās izmaksās. Ļoti bieži redzam, tā mēs projektēšanu, esiet gatavi, korekcija tiks veikta, iespējams tā nav veikta atlasē, bet pie aizdevuma pieteikuma izvērtēšanas viennozīmīgi šīs izmaksas izņemsim. Tāpat arī lietotas iekārtas, kuras uzstāda no jauna, nevis aizvieto esošas, teritorijas labiekārtošana, dažādi citi darbi, kas nav tiešā veidā saistīti ar projekta mērķu sasniegšanu, nav akceptējami. Būtiski arī nedrīkst uzstādīt jaunas vai aizvietot esošas ar jaunu fosīlo energoresursu izmantošu iekārtu. Tātad, lai cik efektīvāka būs jūsu jaunā iecerētā dabas gāzes apkures sistēma, programmas ietvaros atbalstu tai saņemt nevarēsiet, ja uzstādīsiet joprojām fosīlos resursus izmantojušu sistēmu. Ejam tālāk, kā norientēties šajos dažādajos izmaksu veidos. Pēc pirmās kārtas izstrādājām tādu kā palīgu materiālu, un tā ir tāmas forma. Šī tāmas forma joprojām ir ieteicama. Jūs varat iesniegt un varat lietot jebkuru citu tāmas formu, kuru jums ir sagatavojis jūsu piegādātājs.
Bet iesakām lietot mūsu formu. Kādēļ? Tādēļ, ka šajā ietverts palīga materiāls un vadlīnijas, kur varat sīki izskatīt un saprast katra izmaksu veida atbilstību, vai tas ir attiecināms, vai tomēr projektā neiekļaujams, un attiecīgi tāmē norādot, arī tāme sarēķinās korekti, cik ir projekta kopējās izmaksas un cik ir citas projektā neiekļaujamās izmaksas. Bet vēlreiz dokuments ieteicams neobligāts. Tad nonākam pie paša galvenā jautājuma – kapitāla atlaide. Cik liels atbalsts pieejams, kā man to aprēķināt, ar ko rēķināties? Vēlreiz uzsvēršu, tātad kopējais ierobežojums saistītu personu grupai 1,5 miljonus eiro visas programmas ietvaros, ja visās kārtās kopā, visai grupai, bet pamatprincips projekta ietvaros ir, ka kapitāla atlaide ir līdz 30% no projekta kopējām izmaksām, neieskaitot PVN, un šī ir būtiska nianse, un nepārsniedzot maksimālo atbalsta intensitāti no attiecināmajām izmaksām, ja jūsu projekts kvalificēsies nevis de minimis, bet vēgar atbalstam. Šeit jūs redzat atbalsta intensitāti, kas ir pieļaujama no attiecināmām izmaksām. Kā redzat, tā atšķiras energoefektivitātei un atjaunojamiem energoresursiem un atšķiras atkarībā no komersantu lieluma. Stāstīšu tālāk sīkāk par dažādajiem atbalsta veidiem. Tātad programmā atbalsts ir pieejams varbūt uzņēmumiem vairāk zināmajā de minimis atbalsta veidā. Tas ir viens no atbalsta veidiem, un tas ir pieejams tad, ja tiek pieprasīts atbalsts, kas nepārsniedz uzņēmuma grupai šobrīd pieejamo brīvo neizlietoto de minimis limitu. Kā zināms, vispārēji tautsaimniecībai vienai uzņēmuma grupai 3 gadu laikā pieejami pavisam 200,000, ja? Tad, ja limits nav iztērēts un kapitāla atlaidi pieprasat mazāku, tad visticamāk projekts kvalificēsies de minimis atbalstam. Redzat arī komisijas regulas numuru, saskaņā ar kuru šis atbalsts tiek sniegts. Un tad šeit jau atbildot uz jautājumu, kurš bija arī čatā par projekta uzsākšanu. De minimis projektiem nosacījums ir, ka projekti drīkst būt uzsākti pirms pieteikuma iesniegšanas atlasē. Tiesa gan sākuma datums ir pagājušā gada septembris, bet es domāju, mēs jau tagad esam 3. kārtā reti saskarsimies ar tik sen uzsāktiem, bet vēl nepabeigtiem projektiem. Bet, teiksim, ja projekts ir uzsākts tikko, tad kā de minimis projektu iespējams to var pieteikt. Tikai noteikti konsultējieties mums par niansēm. Jo būtiski, lai projekts nebūtu pabeigts pirms atbalsta piešķiršanas, un atbalsta piešķiršanas lēmums ir lēmums par aizdevumu, nevis lēmums par tālāku dalību programmā, ko jūs saņemat pēc atlases. Savukārt, ja projekts ir apjomīgs, respektīvi pieprasītā kapitāla atlaide pārsniedz uzņēmuma grupai vēl pieejamo brīvo de minimis limitu, tad tas būs visos gadījumos, kad kapitāla atlaide ir lielāka nekā 200,000, vai arī gadījumos, ja tā vienkārši pārsniedz, limits jau ir patērēts, tad atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar citu komisijas regulu, saucamā vispārējo grupu atbrīvojumu regulu, ko saīsinām mūsu sarunu valodā kā vēgar. Un šiem projektiem ir stingrāk nosacījumi, respektīvi projekts nevar būt uzsākts. Un projekts nevar būt uzsākts pirms pieteikuma dalībai programmā, tas ir šajā gadījumā atlasē. Tātad vispirms piesakieties, tad varat sākt projektu realizāciju. Mūsu mājaslapā biežāk uzdoto jautājumu sadaļā ir atrodama definīcija, ko nozīmē uzsākts projekts, kas tiek uzskatīts par darbu sākumu, tas vispārējais princips sagatavošanās darbi, projektēšana, energoaudits nav darbu sākums, bet līgums jau ar pakalpojumu sniedzēju, kurš realizēs projektā īstenojamās darbības, būs uzskatāms par darbu sākumu, kā arī iespējams kaut kādi avanses maksājumi vai tam līdzīgi saistoša apņemšanās projektu realizēt. Un, protams, arī projekts nedrīkst būt pabeigts pirms atbalsta piešķiršanas viennozīmīgi.
Tad kā noteikt, vai tad jūsu gadījumā būs de minimis vai šis vēgara atbalsts attiecīgi, vai projekts var vai nevar būt uzsākts? Jāsāk ar to, ka jāpārliecinās, kāds ir pieejamais de minimis atbalsts. Un to var izdarīt EDS sistēmā. Ir šāda sadaļa de minimis, kur uzņēmums var pārliecināties par sev pieejamo de minimis atlikumu. Tad jau aptuveni aprēķinot kapitāla atlaidi, pat ja jūs tajā brīdī vēl nezināt konkrētu tāmi, bet noteikti lēšat, cik tad šīs investīcijas izmaksās, pieņemat šos 30% no kopējām izmaksām, neieskaitot PVN, jūs saprotat, uz cik lielu kapitāla atlaidi pretendēsiet un salīdziniet to ar pieejamo de minimis atbalsta limitu. Ja iekļaujaties tajā, tad visticamāk būs de minimis atbalsts, ja nē, tad vēgara atbalsts. Šo pašu aprēķinu un pārbaudi veikts arī viena no veidlapām, kas ir iesniedzama atlasē, kas ir publicēta mūsu mājaslapā un pieejama arī manas Altuma sistēmā. Tā ir šī projekta izmaksu finansēšanas aprēķina veidlapa. Tās ir divas dažādas atjaunojamo energoresursu pasākumiem un energoefektivitātei, bet šis aprēķins neatšķiras. Jūs ievadat tāmi, ja projekta izmaksas, ievadat pieejamo de minimis atlikumu, uzņēmuma lielumu, kategoriju un veidlapa tātad paziņo, kāds ir paredzamais atbalsta veids un atkarībā no tā prasa arī papildus informāciju. Šeit piemērā apzināti izvēlēts sarežģītākais gadījums vēgara atbalsts, kā redzat sarkans paziņojums, ka vēgara atbalsta gadījumā veidlapā ir jāatbild uz papildus jautājumiem, respektīvi jānosaka tās izmaksas, kas tiešā veidā saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanu. Ejam detaļās. Ko tas nozīmē? Esam sagatavojuši izvērtu palīgu materiālu, kurš publicēts mūsu mājaslapā tieši saistībā ar to, kā noteikt attiecināmās izmaksas, ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar vēgaru. Un tas pamatprincips ir atbalsts ir tieši energoefektivitātes paaugstināšanai vai enerģijas ražošanai no atjaunojumiem energoresursiem. Respektīvi, ja investīcijas būtu jāveic jebkurā gadījumā, iekārta ir nolietojusies, jūs to lietojat jau vairāk nekā 5 gadus, te ir nepietiekams izlaides apjoms, tad attiecināmās izmaksas būtu starpības starp investīcijām, ko jūs veiksiet bez atbalsta, ar zemāku energoefektivitātes līmeni, un investīcijām, ko jūs izvēlaties veikt, ja ir pieejams atbalsts tieši energoefektivitātes paaugstināšanai. Un šis ir minētais arī Ārņa piemērā jau gadījums, ka ir jānosaka hipotētiskais scenārijs, jāsalīdzina jūsu investīcija ar citu līdzīgu, bet mazāk energoefektīvu ieguldījumu, kā arī tas jāveic ir visos gadījumos, ja vienlaikus ar investīcijām energoefektivitātei jūs arī investēsiet ražošanas apjomu pieaugumā. Ja tad šai salīdzināšanai tā būtība ir noņemt to ražīgumu komponentu, to iekārtu vienkārši, regulārā atjaunošanas cikla komponentu un atbalstu piešķirt tieši energoefektivitātes komponentei. Attiecinām būs izmaksu starpība. Ejam piemēros. 2 piemēri. Pirmais piemērs – ražošanas iekārtas nomaiņa. Manā piemērā izvēlējos, ka pieteicējs būtu vidējais komersants, piesakās energoefektivitātes pasākumiem, tad ražošanas iekārtas nomaiņai. Kā redzam, vidējam komersantam pieejamā atbalsta intensitāte ir 55% no attiecināmām izmaksām. Esošā iekārta ir jau paveca, arī, protams, energo neefektīva. It kā to varētu turpināt lietot, bet tomēr faktiski ir nepieciešama arī lielāka jauda, lielāks izlaides apjoms. Projekta ietvaros iegādāsties jaunu, par 30% energoefektīvāku iekārtu, kas turklāt arī spēj saražot būtiski vairāk.
tad kas jums jādara, lai noteiktu korekti projekta attiecināmās izmaksas? Jums jānosaka references scenārijs, respektīvi jāatrod, cik izmaksātu mazāk energoefektīvs ieguldījums, kurš jums jebkurā gadījumā būtu jāveic, ja jūs izvēlētos tikai nomainīt iekārtu, palielināt jaudu, bet neinvestēt energoefektivitātē. Un tad attiecināmās izmaksas šajā gadījumā veidojas kā mani apzīmētie A projekta ietvaros iegādājumā iekārta mīnus šī te references iekārta, jeb B. Un kapitāla atlaide, tātad ne tikai pirmais aprēķins 30% no kopējām izmaksām neieskaitot PVN, bet pārbaudam, vai nepārsniedz 55% no šīm te aprēķinātajām attiecināmajām izmaksām. Otrs piemērs - saules elektrostacija. Šis ir saskaņā ar šobrīd spēkā esošo grupu regulējumu. Gaidām nākamgad kaut kādas izmaiņas, regulā plānot grozījumi, attiecīgi arī MK noteikumos, bet pašlaik vēl prasības ir šādas. Mūsu piemērā pieteicējs būs lielais komersants, kuram atjaunojumiem energoresursiem pieejamā atbalsta intensitāte ir 60% no attiecināmajām izmaksām. Esošā situācijā lielais komersants patērē elektroenerģiju no tīkla. Plānotā investīcija 1 megavata saules elektrostacija pašpatēriņam saražos gadā gana efektīvi 1,1 tūkstoti megavatu no atjaunojumiem energoresursiem. Un šajā gadījumā ir arī jānosaka references scenārijs, kāds būtu cits, mazāk videi draudzīgs risinājums, kurā uzņēmums investētu bez atbalsta. Piemēram, fosīlos resursus izmantojošs ģenerators ar līdzvērtīgu gada elektroenerģijas ražību. Un attiecināmās izmaksas formula tieši tā pati, A-B, plānotā investīcija, tās izmaksas mīnus šīs te references izmaksas. Un atkal kapitāla atlaidi nosaka 30% no kopējām izmaksām neieskaitot PVN, bet pārbaudam, ka nepārsniedz 60% intensitāti no attiecināmajām izmaksām. Visu šo te korekti aizpildot projekta izmaksu finansēšanas aprēķina veidlapu varat veikt. Veidlapā ir skaidrojumi. Ja rodas jautājumi, droši zvaniet, rakstiet uzņēmuma energoefektivitātes daļai, OED@Altum. Palīdzēsim saprast, kā tad korekti rīkoties jūsu uzņēmuma projekta gadījumā. Tā Līga ienākuši pāris jautājumi. Pirmais no tiem ir gadījumā, ja nepieciešams pastiprināt jumta konstrukcijas, lai uzinstalētu saules parku, vai šīs ir attiecināmās izmaksas un tās var iekļaut projektā? Nē, tās nav attiecināmās izmaksas atjaunojamo energoresursu uzstādīšanai, tās nav. Okay. Pēc projekta iesniegšanas vai projektu uzreiz var uzsākt, vai tomēr jāgaida lēmums? Ja esat droši, ka projekts ir iesniegts korekti, ka ir tiešām laba iespēja, ka atlastē saņemsiet pozitīvu atbildi, tad jā, pēc pieteikuma iesniegšanas drīkst uzsākt. Savukārt, ja šaubaties, saprotat, ka iespējams arī noraidījums, un ja būs noraidījums, startēsiet nākamajā kārtā, tad iesaku būt piesardzīgiem un neuzsākt projektu vismaz šī mēneša laikā, ja kamēr vērtējam. Jo tad jums būs iespēja, kas atlikt un pieteikties atkārtoti. Jo, kā teikt, izlietu ūdeni nesasmelsi, otrais projektu neuzsāks. Ja tas ir uzsākts, tad fakts ir noticis. Vienmēr piesardzīgāk neuzsāk, bet atsevišķos scenārijos to var darīt.
Okay, tad ir jautājums, vai var īsumā pareflektēt, kā gāja 1. un 2. atlases kārtā, cik daudz uzņēmumu tika apstiprināti vai noraidīti? Jā, tātad nu pat jau pieredze tiešām mums ir no veselām 2 kārtām. Jāsaka tā, 1. kārta bija ļoti aktīva, programma bija ļoti gaidīta, un populārākie bija saules paneļu pieteikumi ar lielu pārsvaru. Atlasē apstiprinājām daudz, ap 100 pieteikumiem, ja pareizi atceros, 1. kārtā. Process tālāk ar aizdevumiem ir gājis, kā nu katram savā gaitā, ja šo te minēto 4 mēnešu laikā, kuros var pieteikties aizdevumam, uzņēmumi daudzi diezgan izmantoja šo laiku. Protams, arī atklājās dažādas nepilnības, par kurām jau Arnis stāstīja, tāpēc līdz aizdevumam nonāca nedaudz mazāks procents, tagad nepateikšu precīzi. 2. kārtai atlase ir noslēgusies salīdzinoši nesen, pieteikumi bija nedaudz mazāk, kas mūs priecēja, energoefektivitāte, aktivitāte pieaug, un šo arī ļoti aicinam, ka neaizmirst, ka programma nav tikai saules paneļu programma, bet arī energoefektivitātes programma un izmantot šo sadaļu. Tur arī apstiprināti ir, ja nemaldos, ap 80 pieteikumiem 2. kārtā, no kuriem jau šobrīd sākam saņemt aizdevumu pieteikumus, bet tā būtiskā ziņa ir, ka programmā nauda vēl ir. Gan no 1. gan no 2. kārtas redzam, ka būs finansējuma pārpalikums. Tātad 3. kārtā pašlaik izmantojam to finansējumu, kas ir noteikumos noteikts, bet zinām, ka pēc ministru kabineta noteikumu grozījumiem mums būs līdzekļi, lai sarīkotu vēl vismaz 1 vai iespējams vairākas kārtas. Līga, tiešām liels paldies. Vairāk jautājumu nav. Pareizāk sakot, ir jautājumi, kas prasa, vai būs publicēts video. Jā, video būs publicēts, būs pieejams mūsu mājaslapā, kā arī sociālos kanālos, tas ir viens. Ir vairāk jautājumu, kas attiec uz citām programmām. Tiešām aicinu skatieties www.saltum.lv sadaļā biznesam. Tur ir kopumā 45 atbalsta programmām. Droši lasiet, skatieties un piesakaties. Vēlreiz gribu pateikt paldies jums par uzmanību, protams, Arnim un Līgai par prezentāciju. Kontakti tika rādīti un demonstrēti, tā kā droši izmantojot iespēju konsultēties ar Līgu un Arni. Tā kā jums viss izdodās un laicīgi pieskat programmas. Veiksmīgi jums!